Čau visiem! Šodien būs live ar kādas psiholoģiskās tehnikas atstrādi. Kāda tā būs, to es vēl nezinu. Un drosmīgā, kas piedalīsies, būs Katrīna. Līdz es viņu pievienošu. Sveika! Čau! Kā ir ar skaņu, vai viss kārtībā? Es labi dzirdu. Kā tu mani? Jā, viss ir ļoti labi. Jā, super. Jā, pagaidām mēs esam ar tevi divi tā kā, kā istabā, un es arī, pat ja kāds ienāk, to es atslēdzu komentārus, lai nekas netraucē. Un droši vien sāksim ar to, ka es bišķīt pastāstīšu, kas te notiks, lai būtu skaidrs. Uzreiz, laikam, sākšu ar disklēmeri, ka es neesmu certificēts psihologs, es mācos, un tā būs, kā jau es pirms tam tev rakstīju, ka tā būs tehnikas atstrāde, līdz ar to, ka šī nav nekāda sesija, un, lai nav kaut kādas ekspektācijas vai vēl kaut kas, ka, ja kaut kas tāds, kas būs, kas tev pacelsies, tad obligāti ir jāaiziet pie certificēta speciālista, teiksim tā. Bet es, protams, no savas puses centīšos būt pēc iespējas ekoloģiskāka, ja vienā vārdā to tā var pateikt, un tālūk. Es līdz galam vēl, pēc mūsu saraksta, es vēl neizlēmu, kuru tehniku ņemt, tāpēc es domāju, ka varam vēl bišķīt parunāties par to, kā tu jūties, un varbūt vairāk par tām vēlēm, un tad es laikam izvēlēšos pēc mūsu sarunas vairāk. Jo man bija vairāk, kas padomā, un tad es domāju, labi, skatīsimies pēc situācijas. Kāda sajūta viņa? Jā. Nezinu, man gribētos teikt, ka esmu profesionāls bailēs. Kā profesionāls baidīties. Jo, kā jau es tev arī rakstīju, ka pirmo panikas lēkmi, es piedzīvoju 14 gadu vecumā, un tie ir 14 gadi. Bet tagad ir sanācis, ka tieši 2 gadi esmu bez. Un tur es varu uzsist sev pa plecu un teikt, malacis, nevaru īsti tev atbildēt, kā tas notika. Tas bija viens knipis un vārtīgi nebija. Bet tas nemaina faktu, ka es uztraucos par sīkumiem un ka ir ļoti viegli satraukties. Īpaši, ja tas ir kaut kas nezināms un liekas, kā būs, kā tas tagad notiks. Kā tu tieši tagad jūties? Šī mirklī droši vien, ka satraukusies, jo šis ir kaut kas nebijis. Bet es iekšēji noteikti domāju par to, ka esmu malacis, jo es esmu izgājis no savas komforta zonas un es esmu uzdrošinājusies. Jā, es īstenībā, man ir tā, ka man ir divas galējības vidusceļu, es pagaidām vēl neesmu iemācījusies iet, es vai izdomāju un kaut ko izdaru, vai es ilgi domāju un neko nedaru. Un tad man šo bija tāds, ka es ārā pastaigājos un domāju, vajag kaut tā un šitā uzrakstīt un piedāvāt. Un tad, kad tu pieteicies, man īstenībā bija tāds tā, vai es vispār tā varu darīt, cik ļoti tas ir... Tas būs jādara, jā!
Ne tas, ka es to nevarētu izdarīt, bet tas ir vairāk tāds, cik ļoti tas ir ētiski, cik ļoti tas ir, nu, tā kā ekoloģiski, jo, nu, teiksim tā, no tāda aspekta, kā tas vispār ir, teiksim, tev un citiem cilvēkiem, vai, nu jā, respektīvi sākās arī visādas domas, bet pēc tam es padomāju, ka, nu, kas jau ir izdarīts, tas jau ir izdarīts, un nav ko... Pakaļceļa vairs nav. Jā, nav ko slēgt atpakaļ gaitu, un tad, jā. Pēc tava apraksta es līdz galam varbūt nesapratu, tāpēc tu man varbūt vari precizēt, vai tās ir tieši kaut kādas bailes, ar ko tu gribi šodien paskatīties, pastrādāt, vai tā tomēr vairāk ir trauksmes sajūta. Jo trauksmes sajūta, tā ir tāda sajūta, kur nav tikai bailes, tur ir daudz visādu emociju, un viņas ir kopā kamolā, un tieši tāpēc bieži vien tā trauksme var arī tik stipri pārņemt, jo tur ir daudz viss kaut kas kopā, un tas... Jā, no visām pusēm. No visām pusēm, jā. Īstenībā tā ir ļoti laba ideja, jo, ja bailes, vienkārši bailes, manā uzskatā tas ir tāds pamatiņš, tad trauksme tas jau ir tāds kamols, ja tā var izteikties. Jo tur jau ir visi tie aspekti, kas saslēdzās un ķermenī tie signāli, tur hausu. Nu tad vēlreiz. Ja ņemsim kaut ko ar bailēm, tad būs vajadzīga kaut kāda konkrēta situācija, kur tev ir bijis bail, apmēram, teiksim, uz kaut kādām, 3-4 bailēm, maksimums 5, bet vairāk nevajadzētu, jo, kā jau es teicu, šeit šodien vienkārši atstrādē, uz 10 pavisam noteikti šodien neko labāk neņemt. Vai arī tad tomēr trauksme, tur arī būs vajadzīga kaut kāda situācija, kas varbūt nav super veca, var arī nebūt super svaiga, bet jā. Es varu teikt, tikko piemēru, tas ir vakardiena. Taisījos uz autobusu no Rīgas uz Liepāju. Un laiks, protams, skrien. Un bija sajūta, ka es nepaspēšu. Un tas satraukums kāpj un pazūd jau tāda realitāte mazliet. Un jau sākas tas ritenis, jau pulss, jau sirds sitās, elpa. Vai es tiešām paspēšu, vai man ir vērts vispār braukt, ko man darīt, kā vispār tagad loģiski visu sakārtot, lai es tiešām arī paspētu. Tā nebija situācija uz super tur 7, 8, bet satraukums tiešām. Tas nebija tā, 1, 2. Tas bija kārtīgs satraukums. Tad vairāk uz to trauksmi, ja? Es domāju, ka jā. Jo tā man ir arī visaktuālākā, man liekas, manā ikdienā šobrīd. Tā, es veru vaļā, jā. Tas, ko es vēl pateikšu, ka brīžos, kad es neskatos uz tevi, tad es skatos, to tehniku es eju tā, kā ir mums dots, tā kā ir rakstīts, lai nekur nebūtu nekas, teiksim, sajaukts, tāpēc pārsvarā es centīšos skatīties uz tevi un redzēt tevi, bet tad, kad es uz tevi neskatos, es vēl joprojām esmu ar tevi, un tad es vienkārši skatos, lai es nekur neaizēju garām tam, kas ir tehnikā.
Jā, un tad vēl svarīgākais ir tas, ka ja kaut kādā brīdī tev kļūst par smagu vai kaut ko tu negribi teikt vai negribi kaut kur iet, tad tu, protams, ka vienmēr vari teikt stop. Un jā, un tad mēs tur neiesim, mēģināsim kaut ko savādāk darīt. Tālūk. Tad kā tu jūties? Vai tu gribi vēl ar kaut ko padalīties, vai arī tad sāksim? Es domāju, ka jā, ir laiks sākt. Ķersimies un vērsim pie ragiem. Labi. Tā. Tad vispirms es tev palūkšu iekārtoties tā, lai tev ir maksimāli ērti, lai tev nekas nekur nespiež, nedursta, vai, lai tev ir maksimāli ērti vienā vārdā. Un, ja šīs tehnikas laikā iespējams tu gribēsi piecelties, varbūt arī ne, bet ja tu celsies, tad vai tev tur ir iespēja to izdarīt un, jā. Godīgi īsti ne. Īsti ne. Tad labi, tad skatīsimies pēc situācijas. Ja es mēģināšu neko nenogāzt un mazliet pastumties, tad es varētu piecelties. Jā. Labi, skatīsimies. Varbūt tev negribēsies celties, bet, ja gribēsies, tad kaut kā palēnām mēģināsim. Jā, labi. Jā. Tad, ja tu esi iekārtojusies, tad kā vēlies? Ja vēlies, acis vari aizvērt, ja vēlies, vari turēt atvērtas tā, lai tev pašai ir ērti un patīkami. Un sāksim nedaudz ar pāris ielpām un piedāvāju to darīt tā, lai arī tev ir patīkami. Un maiga patīkama ielpa. Un maiga patīkama izelpa. Maiga patīkama ielpa. Un maiga patīkama izelpa. Tagad es tev gribu piedāvāt sakoncentrēties uz tām domām, tiem apstākļiem, kas tev bija situācijā, kas tev izsauca trauksmes stāvokli, kad tu kavēji uz autobusu un domāji, vai tev vispār vajag un ko darīt un visas pārējās domas un sajūtas ķermenī, kādas tev bija emocijas, kuras tur varēja būt klāt. Un jā. Man vienkārši, tas karstums, kas pārņem ķermeni, es pat gandrīz tagad tā spoguļoju to situāciju, sajūtot tā interesanti. Bailes, dusmas. Es tev tagad piedāvāju vērsties nedaudz vēl pie ķermeņa un, tā kā bišķīt izskanēt dažādas ķermeņa daļas un kādas ir sajūtas žoklī. Tas ir vairāk, ja tu vēl joprojām fokusējies uz visām tām sajūtām un fokusējoties uz tām, tad es tev piedāvāju paskatīties vispirms, kādas ir sajūtas žoklī. Tas ir vairāk sasprindзināts vai vairāk atslābināts? Teikt, ka cieši, lai tā kā. Jā. Kādas ir sajūtas kaklā? Tas ir vairāk sasprindзināts vai vairāk atslābināts? Žņaudzošas, ja tā var izteikties. Žņaudzošas, jā. Kādas ir sajūtas krūškurvī? Pulsējošas.
pulsē. Kā kas? Ka viss pulsē. Nu kā citās un tā pulsācija iet cauri ķermenim. Un tas ir vairāk, tā pulsācija, viņa vairāk ir saspringumā vai tās krūškurvis tomēr ir brīvs un tur vienkārši ir tā pulsācija? Man gribētos teikt, ka vairāk brīvs nekā saspringums. Tā. Bet tomēr ir brīvāka. Tu mani dzirdi? Jā, viss kārtībā. Jā, tu biji pazudusi, tu sāki stāstīt par to krūškuri, ka viņš ir vairāk brīvs un tālāk es nedzirdēju. Ka krūtīs ir brīvi, es vairāk jūtu to kamolu kaklā. Un krūtīs ir tikai tā, ka sitās sirds uztraukums. Un tā sajūta ir ļoti intensīva, spilgta. Jā, nu pagaidām mēs tikai vērojam, ja? Tālāk ejam pie vēdera. Kā jūtas tavs vēders? Tas ir vairāk sasprindzināts vai vairāk atslābis? Saspringts, sažņaudzies. Arī sažņaudzies. Kā kakls vai savādāk? Ļoti līdzīgi. Kā jūtas tavs dibentiņš? Tur man liekas, ka viss ir kārtībā. Ir brīvs, ja? Jā. Kājas? Ciskas. Kāju augšpus tāda trīcoša. Trīcoša arī no saspringuma vai vienkārši trīcoša? Nu, nāk tā sajūta, ka pazūd zeme zem kājām. Un tad es nemāku aprakstīt tās sajūtas kājās. Viņas ir tā kā trīc, tā kā mēģina noturēties uz zemes, bet tāpat laikā tā kā nē, nu, ļoti grūti pat pastāstīt. Jā, ikri nē, bet tieši cisku daļa. Labi, pagaidām ejam tālāk, nu jau pie beidzamās daļas pie pēdām. Kā jūtas tavas pēdas? Augstas. Augstas. Labi. Ejam tad tālāk un tagad atceroties visu, ko tu man tikko teici, visas savas sajūtas par to, ka žoklis ir sasprindzināts, kakls ir tā kā sažņaukts un kamols kaklā, un krūtīs ir tā pulsācija, un ka vēders ir arī sasprindzināts, un kājās ir tā sajūta, ka pazūd zeme zem kājām. Iedomājies, lūdzu, ka tu esi nolēmusi pasūtīt skulptūru pie kaut kāda super kruta profesionāla skulptora, un tu pasūti savu skulptūru šajā te stāvoklī. Un tu vēlies, lai tas skulptors ataino visas mazākās detaļas, kuras viņš vien var, kurā būtu atainota šī tava
trauksme un visi, teiksim, pārdzīvojumi, kas ar to ir saistīti. Un viņš to var izdarīt, un priekš tā tev vajag viņam papozēt. Un tagad es tev gribu palūgt ieņemt tādu pozu, kuru tu gribētu, lai tas skulptors ataino, lai viņš uztaisa to skulptūru. Un šis ir tas brīdis, kāpēc es tev prasīju, ja tev gribēsies stāties. Jā. Kā tu atainotu, kāda tā skulptūra izskatītos šobrīd? Es tev gribu, jā, saki. Kājas nevarēšu parādīt, bet es varu tā augšpusi vismaz parādīt. Nu, jā, kājas bija tā kā saliktas tā arī kopā. Un pirmais, jo pirms tu pat biji izteikusi, man parādījās tāds attēls, kur ir sieviete. Tādā lielā lakatā, tāda savījusies, un viņai bija tā kā rokas. Šitā, jā. It kā aizsargātos, bet tāpat laikā tā kā it kā lūrētu apakšā. Tādā virpulī, tā kā tajā lakatā ierauga. Jā. Tagad es tev palūkšu vēl atgriezties tajā pozā, un kamēr, jā, žēl, ka visu nevar redzēt, bet kā ir, tā ir. Es varu mēģināt. Nē, lai tev, galvenais, lai tev būtu forši. Būs grūti. Jā, tik cik tu vari, galvenais, ka tu pati to pozu taisi pilnībā, jo tas viss jau ir svarīgi, kas notiek pie tevis. Un tagad es tev palūkšu šajā pozā pabūt kaut kādas 2-3 minūtes, kamēr mēs turpinām. Un mēģini viņu turēt. Ja baigi nogursti un vairs nevari, tad tu droši vari atbrīvoties. Bet kamēr šīs 2-3 minūtes iet, es tev gribu piedāvāt pamēģināt izjust estētisku baudu no šīs pozas. Un, ja tavs ķermenis ir sasprinddzināts, tad es tev gribu arī piedāvāt izjust baudu no šī sasprindzinājuma. Kā tev tāda ideja un vai tev var sanākt kaut kas tāds, kā tu domā? Mēģinām. Man ir tas, ka es jūtos tādā tā kā drošībā, ieskauta tāda. Nezinu, kādēļ nāk arī pārliecība. Tik interesanti. Tagad, kamēr tu turi un turpinam, es tev vēlos tālāk piedāvāt, ka tu patiešām esi kļūsi par to statuju, kura ataino to saspringto žokli, sažņaukto kaklu un kamolu, tā pulsācija krūtīs, saspringts vēders un tāda sajūta, ka pamats zem kājām zūd. Un tu patiešām tagad esi tā statuja. Un šobrīd ir atnākuši kaut kādi eksperti. Un viņi tevi novērtē, pēc tam ieliek koka kastē un aizved tevi uz kaut kādu, jebkuru pēc tavas izvēles pasaules slavenu mākslas muzeju. Un tu nonāc pie citām skulptūrām, kuras var būt gan laimīgas, gan nelaimīgas, gan labestīgas, gan ļaunas, gan skumjas, gan jautras. Jā. Tu vienkārši noguri vai kaut kas cits notiek? Man muskulis vienkārši nav kur leju. Labi, bet tu pagaidām mēģini turpināt iedomāties to visu. Tu vari neturēt, tu vari vienkārši turpināt iedomāties to procesu, ka tu esi jau tā skulptūra.
Un tu esi tajā pasaules slavenajā muzejā, un zālē nāk turisti un pēta tevi, un viņi apbrīno par to, cik ļoti skulptors labi ir atainojis to sajūtu dziļumu, kas ir bijis tev. Un tā paiet mēnesis pēc mēneša, varbūt pat gads pēc gada, un simtgadējas simtgades, un tā skulptūra vēl joprojām ir muzejā, un tev ir patīkami, ka tu ar saviem pārdzīvojumiem, var teikt, esi nonākusi mūžībā. Ja tas tā ir noticis, tad kā tu jūties tagad, kā tas tev liek justies, kad ir iziets viss tas ceļš? Vienīgais vārds, kas man nāk, ir skaisti. Kādas ir sajūtas ķermenī? Vai kaut kas ir mainījies, vai ir samazinājies tas krampis žoklī, tas sažņaugums? Man ir sajūta, ka man enerģētika brīvi plūst cauri. Es jūtu, kā man pēdās ieplūst siltums, un ka es jūtu, ka pēdas tā kā sauktu ar zemi kopā. Un ka viss ir tāds tā kā, tāds tik vijīgs, tāds, nezinu, tā sajūta ir tāda tik silta, tāda patīkama. Labi, jā. Vai šajā sajūtā tev ir vieglāk elpot, izelpot? Par elpošanu es tā īsti atšķirību nejūtu, bet es jūtu, ka acis paliek skaidrāk. Acis skaidrākas, attēls pilgtāks, varbūt pat detalizētāks. Uzlabojas tā kā redze. Kas ir tas, ko tu šī procesa laikā novēroji, pamanīji priekš sevis svarīgu, un vai tu piefiksēji kādos brīžos un kā mainījās tavas sajūtas? Es nezinu, vai tas ir tieši ar to visu saistīts, bet man nāk par to, ka katram mākonim ir zelta maliņa, un pēc katrām grūtībām ir tā kā, kā latviski embrace, tā kā tos savus mīnusus taisi par plusiem. Trūkumus par kaut ko skaistu, trauslu. Tā varbūt tā iekšējā nepārliecinātība un tās bailes, tas tieši tā ir tā drosme, kas aizved uz kaut ko skaistu. Ja paņemt to situāciju, kas tev bija, un pēc tam, kad tu nogāji šodien šo ceļu, ja tu vēlreiz uz viņu paskaties, vai viņa tev vēl joprojām liek justies tikpat trauksmaini? Noteikti nē. Un tas sajūts īstenībā iekšā ir tik mulsinoši, ka liekas, kā taču satraukums, es taču skrēju, es taču mēģināju paspēt, bet paspēju.
un viss ir kārtībā. Es esmu nonākusi tur, kur man ir jānonāk. Viss ir super. Tāds taču tik grūti, bet ir labi. Tāds savs iekšējais dialogs. Principā ar to šī tehnika ir galā. Pabeigsim tikai ar to, ka ar to pašu, ar ko sākām. Maiga, patīkama ielpa. Un maiga, patīkama izelpa. Un vēl vienu reizīti. Maiga, patīkama ielpa. Un maiga, patīkama izelpa. Un, kad tu būsi gatava, vari atgriezties, bet tik, cik tev vajag, droši vari vēl paņemt savu laiku, lai to visam varbūt izskrietu vēlreiz cauri. Un arī ir ļoti interesanti, ka iedomājoties tās sajūtas, es jūtu, ka man kūņas ir tā kā, sažņaudzies. Bet tagad viņš tā ieelpoja, viņš tā kā atlaidās vaļā. Arī pirms tam vienkārši šeit esot, man bija augsts, ne tieši par to situāciju, bet vispār šeit sēžot, šeit tā. Un tagad man ir tiešām silts, un tā liekas, varētu pilnīgi logu attaisīt. Enerģija sakustējās, jā? Jā, pilnīgi noteikti. Jā. Tad man ir tāds, laikam, pēdējais jautājums, vai tev bija kaut kas svarīgs, ko tu jau it kā daļu pateici par to mākoņa zelta maliņu, bet ja vēlreiz tā apkopot, vai tev bija kaut kas svarīgs, ko tu paņem sev līdzi? Un, ja jā, tad kas tas priekš tevis ir? Kā to noformulēt? Viens teikums noteikti būtu baidies un tomēr rīkojies. Un otrs varētu būt bez bailēm nav izaugsmes. Kaut kas uz to pusi, jā. Bet ka tieši par to, ka pat ja liekas, ka viss ir slikti un tajā nepalikt. Jo jebkurā situācijā, pat sliktā, ir kāds iegūms un ir kaut kas labs. Vai tev radās varbūt tāda sajūta, ka tu īstenībā ka tu vari pārvaldīt tās emocijas, kas nāk, nevis atļaut tām, tā kā pārņemt tevi? Jā. Es esmu pats savs saimnieks, nevis sajūtas ir manējā. Un kā tev tas liek justies? Tā, spēcīgi. Spēcīgi, pārliecināti. Jā. Vai tu gribētu šo spēcīgi pārliecināti sajūtu kaut kā tagad izvietot pa ķermeni, varbūt kaut kā tev gribas izstiepties vai izskatīt? Jā. Uz atpakaļ nevis, lai ir kūkums, bet lai ir taisna mugura. Viss tagad ejam uz priekšu. Jā. Jā, no manas puses tas šoreiz arī viss. Es tev gribu pateikt lielu paldies par to, ka tu pirmkārt piekriti, par to, ka tu atnāsi un par to, ka tu to visu
izdzīvoji, visu darīji. Tas man šķiet tiešām bija ļoti, ļoti drosmīgi. Un, jā, milzīgs tev paldies. Un paldies tev, jo, redz, kā liekas no malas vienkārši ikdienišķa situācija. Braukt uz autoostu un kāpt autobusā, bet pat tam apakšā var būt kāds dziļāks stāsts un vesels notikums, kas noved pie secinājumiem un pat kaut kādiem procesiem un pat izmaiņām. Tas man liekas vienmēr tik interesanti, ka pats vienkāršākais ir sarežģīts un viss sarežģītākais vienkārši. Tad noteikti būs ko padomāt, tiešām. Jā, tu droši vari vēl pēc tam pabūt, pāranalizēt visā tajā un, jā. Vai tu esi ar mieru, ka es šo laivu saglabāju un publicēju? Jā? Jā. Labi, nu tad paldies tev un tā. Tad slēdz. Diena. Jā, paldies tev arī.